ir Uspace? Uspace ir liels projekts, kurā sadarbojas Rīgas, Tallinas un Stokholmas jaunieši. Un šī projekta ietvaros jaunieši mācās, kā internetā droši strādāt, jaunatnes darbinieki mācās, kā internetu izmantot, lai varētu uzrunāt jauniešu auditoriju. Jaunieši no Stokholmas kolēģiem mācās par to, kā dažādas radošās metodas izmantot darbā ar jauniešiem, kā cirku, dejošanu, teātri, dažādas rokdarbus izmantot, lai strādātu ar jauniešiem un viņus iesaistītu. Panākumi ir Rīgas jaunieši, kas ir iesaistījušies. Man liekas, tas projekts priekš viņiem ir panākums, un priekš Uspace un Rīgas jauniešu centri ir tas, ka ir jaunieši, kuriem ir interesi iesaistīties, tas, ka viņi novērtē tās iespējas, man liekas, tas ir tas lielais panākums. Un, tur tas, cik cilvēki kādās aktivitātēs, tās, man liekas, tādas formālākas lietas, man liekas, vairāk. Tā jaunie, priekš manis, man liekas, lielais panākums, ka liela daļa, vai liela daļa, bet tie jaunieši, kas ir, ka tie ir noticējuši tam un ka viņiem tie ir bijis interesanti un vērtīgi. Artspace 2012 ir projekta Uspace ietvaros organizēts pasākums, kurā piedalās 30 jaunieši no 3 pilsētām, no Rīgas, Tallinas un Stokholmas. Tas ir noslēguma pasākums līdz šim notikušajām aktivitātēm, un jaunieši no 3 pilsētām, kas ir iesaistīts projektā, radīs festivālu šeit Rīgā, kurā viņi rādīs tās lietas, ko viņi ir iemācījušies. Gan cirku, gan deju, gan drāmu, gan dažādas rokdarbus un visu pārējo. Un šis Artspace 2012 ir šī radošā festivāla, būs viena tāda liela noslēguma diena Rīgas pilsētas svētku ietvaros, kuros tad visu 3 pilsētu jaunieši, Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un arī paši sev sagādās svētkus un parādīs to, ko viņi ir iemācījušies. Un kas tieši organizē šo visu festivālu? Šo visu festivālu organizē foršie Rīgas jaunieši. Mēs ar Robertu tikai nedaudz viņiem piepalīdzam, bet jā, visu organizē foršie Rīgas jaunieši. Kas varēs vispār iesaistīties šajā festivālā? Organizēšanā? Nē, tieši festivāla tā kā tajā dienā? Festivāla dienā visi, pilnīgi visi Rīgas iedzīvotāji varēs iesaistīties, jo festivāls, kuru organizē šie jaunieši, norisināsies pie kongresnām. Viņš būs atvērts, un tad cilvēki varēs nākt un piedalīties, izbaudīt visu to, ko jaunieši tur būs saorganizējuši. Tu jā negribēs atbildēt jautājumu, kas ir grūtākais? Kur? Darbā ar jauniešiem. Darbā ar jauniešiem visgrūtākais ir tas, ka viņi neatdod uz e-pastiem. Kā tu raksturotu Artspace jauniešus? Viņiem pavasars ir galvā, bet viņi ir forši. Ar to jārēķinās, man liekas, tādi ir tie jaunieši, ka viņi kādu brīdi ir gatavi vairāk strādāt, kādu brīdi gatavi mazāk strādāt, bet viņi paši ir atnākuši, izteikuši vēlmi, ka viņi ir gatavi to darīt līdz ar to. Un mūsu tas uzdevums, un kāpēc mēs arī šeit esam, ir dot iespēju tad jauniešiem to darīt. Ne tikai pateikt, tu piezvani tur tādam mūziķim vai piezvani uz to uzņēmumu un sarunā skatuvi, ļaut viņiem pašiem izdomāt, kas būs tie mūziķi, atrast uzņēmumus, kas izīrē skatus un ļaut pašiem to darīt. Tā kā viņi ir ar pavasaru galvā, bet viņi ir forši un viņi grib lietas darīt, tā kā viss būs kārtībā.